Nu, sveiks, Artur. Singles kategorija ir noslēgusies. Nu, pastāsti, kā tev gāja, ko redzēji un kādas sajūtas? Gāja salīdzinoši neslikti, ņemot vērā to, ka šī varētu būt sliktākā spēle mana izpildījuma visu sezonas laikā. Gan psiholoģiski, gan tehniski. Bet nebija tik tālu pat no 200, ka šeit nemaz nav tik slikts rezultāts. Kopumā skatos ļoti pozitīvi. Ar visu to bija ļoti labi vēros ciet. Un, protams, galvā sēdēja tā doma, ka tā var. Tā zona visu laiku bija, nekur nepazuda, bija tikai jāatrapa. Secinājumi ir izdarīti. Rīt dablos cerība, ka Pēteris man izvilks bišķiņ augstāk. Jā, bet pastāst, kas tad bija tas īsti, kas nesanāca un ko tu varbūt rītdien jau mēģināsi darīt savādāk vai pie kā vairāk piedomāt? Daži neprecīzi lēmumi stratēģija ziņā. Varbūt mēģināja darīt to, uz ko pašlaik neesmu spējīgs. Kaut vai redzēju, ka daži spēlētāji to dara, bet tomēr varbūt vajadzēja izvēlēties citas trajektorijas. Beigās jau iespēlējos, saku, mēs izpildīt jau labākus metienus, bet tad bišķi neiedeva. Kopumā jūtos labi, viss kārtībā, turpināsim. Nu jā, un kādas ir sajūtas pirms dabļiem, ka rīt jau atkal jāspēlē, šodien spēlēts un rīt jāspēlē, esi gatavs? Ir tīpaši spēlēt ar Pēteri. Jo mēs zinām, ka mums Latvijā ir tev ar Pēteri diezgan liela konkurence. Jūs mūždien savā starpā kožaties. Tikai tāpēc, vai tas kaut kādā veidā varētu kaut ko nospēlēt? Nē, nekāda gadījuma. Dablos noteikti tas neko neizšķirs. Rīt spēlēsim kā komanda. Un ir, kā jau teicu, plāns A un plāns B. Es domāju, ka plāns B nebūs vajadzīgs. Jūtos ļoti pārliecināts gan sevi, gan savā pariniekā. Labi, paldies tev un lai veicās dablos. Paldies tev arī, Pēteri. Paldies. Pēteri, apsveicu ar vislabāko sniegumu Latvijas vīriešu bowlinga vēsturē Eiropas čempionātos. Saki, lūdzu, 5. vieta no vienas puses ir vissliktākā vieta, tāpēc, ka pietrūka tikai viens solis līdz medaļai. No otras puses ļoti, ļoti augsta vieta, kas dod pārliecību, ka turnīrs izdosies varbūt arī Masters un Olivens kategorijas. Bet, protams, noturēt augstu pozīciju ir grūtāk. Kādam ir jābūt mindsetam, kādam jābūt noskaņojumam uz rītdienu, lai te nedomātu par kaut kādām augstajām vietām un par Oliventiem, bet varētu izbaudīt spēli un sasniegt augstus rezultātus. Jā, tad kaut ko lai saka, ar ko lai sāk? Kādam bija jāpaliek 5. vietā, vai ne? Nezinu, vai tas bija man vai kādam citam, bet kāds kurā gadījumā paliktu. Un tagad tāda nopietna atbild. Ej, tu nost, es joprojām nesaprotu, kas notika. Kā es vispār tur paliku, jo es skatījos visu laiku tās valstis, kas man tur augšā lejā. Un tad, tā sagadījās, ka tā 3. maiņa bija tāda stiprāka un tur veseli 3 cilvēki aizgāja man garām. Tāds ir bowlings, ja? Tur nevar paredzēt, kurš kurā brīdī uzmetīs labas spēles. Biju ļoti tuvu, lai tomēr arī paliktu. Protams, sava vaina tur varēja kaut ko aizvērt, neaizvērt un tā tālāk, bet tas jau viss ir bijis. Mēs redzam uz papīra, kā ir. Es jebkurā gadījumā esmu ļoti apmierināts, jo tas ir mans labākais sākums, kāds ir bijis. Līdz šim es esmu tikai vai pa vidam, vai kaut kur beigās tā metis. Tāpēc man ir ļoti liels prieks, ka man ir izdevies emocionāli savākties, arī tehniski būt stabilam pašā sākumā un dot sev iespēju cīnīties un, būt uz tā piedestāla, jo pēc 2 maiņām atrasties 5. vietā, tas bija kosmos. Es skatos un brīnos, ja? Tad, kad es lasīju grupas čatus un tā tālāk, tur viens uzmet 288, viņš jau uzmet 300, es vienkārši domāju, kāds kosmisks vidējais viņam ir. Un tad beigās man saka, ka viņš vēl palika aiz manis, es vispār nesapratu, kā tas ir iespējams. Jo, godīgi teikšu, es rezultātiem nesekoju līdzi ne grama, man tikai to, ko pateicu, to es zināju. Un tas varbūt arī bija tas, kas man palīdzēja, jo katru spēli mēs ar Ivaru gājām, un pirmajā spēlē Ivars man apspēlēja. Labi, es skatos, eju met nākamo spēli, es jau Ivaram vēl tuvāk, vēl drusku, bet es jau apspēlēju vēl pāris uz celiņa, kas tur jau mums bija nākamajā pārī. Labi, ejam tālāk, es jau eju Ivaram garām un tā un šitā. Un tad es tā skatos, ka es jau esmu daudzus apdzinis uz saviem celiņiem un kaut kur
apkārt, jā, un tāds, nu labi, nu turpinam spēlēt. Nu, es pat par rezultātu nedomāju. Ja jūs man liksiet nosaukt, kādi man rezultāti bija, es varbūt tagad, paskatoties, kaut ko atcerēšos, bet tā vispār es nezināju, cik es uzmetu vai ko. Es tikai zinu to, ka es uzmetu straikus kaut kur vajadzēja, kaut ko aizvēru, un man rezultāts ir, kāds viņš ir, un ka es paliku 5. Tas ir viss, ko es zinu. Tāpēc arī runāju, tu ļoti ilgi uz manu jautājumu tu neatbildēji, tāpēc noformulēšu to savādāk. Jā, viņš bija Vissliktāk mums ar tevi ir tieši pirmā spēle. Nu, nav izdevusies. Jā. Ko darīsim rīt no rīta? Pirmā spēle konkrēti nosauc delīti, breakpointu, bumbu. Ko konkrēti darīs tu, lai būtu bišķi vairāk nekā singlos pirmā spēle? Tā. Ja gribās konkrēti dēlīti, tad 30 kājas, bumbas izlikšana 35, targeti 21, breakpoints sanāk 12. Un šajā brīdī lūdzu cilvēks valodā mēs, Pēteri, paskaidrojam priekš parastiem cilvēkiem, ko tas nozīmē. Nē. Tā, šito Edgars izgriezīs, viss kārtībā. Jā. Nē, nu viņš prasīja tik gudri. Bet ko savādāk darīs? Savādāk? Kāds ir plāns? Es nezinu, es paskatīšos vispār sākumā praktikā, kas tur darās, jo man iesildoties it kā likās labi, es ar efektūru sāku, likās, ka būs labi, bet es kaut kā beigās nevarēju atrasties vai noķert to tranzitionu un nesapratu, kas notiek, jo es jutos diezgan neērti. Jo, kad es samainīju celiņus, es samainīju pret citu bumbu, vienkārši sāku gandrīz vai mest uz kabatu. Jo tādu plānu es biju izstrādājis pēc praktikas un ar pulētu bumbu. Un tā aizgāja labāk. Varbūt tās matētās nemaz šajā situācijā nevajag. To es vēl rītdien paskatīšos, bet es jebkurā gadījumā esmu ļoti ātri gatavs reaģēt un kaut ko mainīt. Un spēles plāns man noteikti paliks līdzīgs. Mest uz kabatu, nelaist uz to grāvi, kurš sākās pie 12. dēļa. Un turēt kabatu un pieciest katru 10., 7. vai 5. ķegli, kurš tur paliek un tikai aizvērt. Labi, Pēter, pēdējais jautājums. Rīt ir jāspēlē no rīta. Vakar tu spēlēji, šodien visu dienu pavadīji bowlingu, varbūt esi noguris. Jautājums ir sekojošais. Kas šovakar ir jāizdara, lai rīt tu justos labi? 3 lietas. 1, 2, 3. Jāpēd burgers. Jāizdara visi daily questi spēlē un jāiziet gulēt. Brīnišķīgi, viss ir izpildāms. Paldies, Pēteri, un apsveicu. Jā, paldies liels. Joprojām neizsaprotu.